16. gada 12. klases valsts eksāmenis matemātikā 1 punktu uzdevums pirmajā daļā. Doti punkti A ar koordinātēm 1, 1, B ar koordinātēm 4, 5. Semikols atdala koordinātas. Aprēķināt vektoru AB moduli un garumu. Jeb garumu. AB modulis jeb garums ir jāaprēķina. Pirms tam mēs aprēķināsim vektoru AB koordinātas. Sākuma punkts A, beigu koordinātas B. Kur to atrast? Skatāmies formulu lapā. Šī ir uzmanība jaunā formula lapa. Un vektori. Otrajā lapas pusē ģeometrija. Vektori. Vektora AB koordinātas ir x2 mīnus x1, y2 mīnus y1. Y2 ir beigu koordināta, y1 sākuma koordināta. Reiķinam. x2 mīnus x1, y2 mīnus y1. 3 un 4. Nākošais solis no šī jau, kad mēs zinām vektoru AB koordinātas, mēs varam izreikināt viņa moduli. Skatāmies formulu lapā. Modulis, jeb garums, vektoram ir sakne no pirmās koordinātas kvadrāta plus sakne no otrās koordinātas kvadrāta. Nu, tā kā mēs zinām koordinātas, tad sakne no 3 kvadrātā plus 4 kvadrātā ir sakne no 9 plus 16, ir sakne no 25, ir 5. Vektora AB modulis, jeb garums, ir 5 vienības. Pierakstam atbildi, bet mēs būtu varējuši darīt arī savādāk. Ja mēs esam nenormāli pašpārliecināti, mēs skatāmies koordinātu plaknē. Cik tad ir garš šis te pa x-as? Šis te pa x-as vektors ir mainās 3 vienības, pa y-asi 4. Un lūk, šie te skaitļi, šis ir tas trīnieks, un šis ir tas četrnieks. Un mēs būtu varējuši uzreiz nolasīt no grafika un pierakstīt, ka sakne no 9 plus 16 ir 5. Bet mums ir ļoti pašpārliecinātiem jābūt un jāspēj šīs te koordinātas no galvas nolasīt. Paldies par uzmanību!